Iespējams, ka šī gada labākais fototelefons nenāk no ierastajiem ražotājiem, bet no Xiaomi. Un tas nav pats dārgākais no Xiaomi šī gada telefoniem. Es biju pārsteigts, es esmu pārsteigts, un es iedomājos, ka šo te ievadu varētu arī safilmēt tieši ar šo jauno Xiaomi 13T Pro telefonu, jo kāpēc ne? Tas ir noticis. Kanālā beidzot ir Xiaomi tālrunis, un pie tam uzreiz nulle prezentētais 13T Pro. Xiaomi uzreiz prezentēja gan divus 13T Pro un 13T, kur uz apskatu ir atnācis tieši T Pro. Pieejams būšot melna, alpu zila un pļava zaļa krāsa. Apskata modelis ir melnais. Un šis būs ne tikai apskats, bet arī vispār tāda pirmā iepazīšanās un sajūtas lietojot Xiaomi flagmeni. Tehniski šis gan nav flagmenis, jo 13 Pro tāds skaitās, un Xiaomi sakarā ir jāsaka, ka T dažreiz ir nozīmējis vēl jaudīgāku vai kaut kādās funkcijās spējīgāku, citās netik spējīgu vai netik jaudīgu tālruni kā parastais cipariņš un Pro klāt. Šim telefonam ir ļoti daudz kā laba, daudz kā interesanta, un šis tas, kas noteikti kādam varētu pietrūkt vai kādu varētu arī potenciāli atturēt šo iegādāties, bet noteikti, ka vienaldzīgo pret šo telefonu nebūs. Xiaomi ir šobrīd trešais lielākais mobilo telefonu ražotājs un tirgotājs pasaulē. Ja vēl gada sākumā tas atpalika no Apple, kurš ir otrajā vietā pār kaut kādiem 10% tirgus daļas, tad šobrīd asatums starp milžiem ir atkal saruts līdz 5%. Jā, Xiaomi ražo vairāku dažādu zīmolu un cenu kategoriju telefonus. Spilgtākie apakšzīmoli būtu jāmin Redmi un Poco, kuri ir ar pietiekami lielu popularitāti paši par sevi. Un tad krējuma krējums paliek paša Xiaomi apzīmētajiem telefoniem. Un Xiaomi teju visu savu nopietno viedtelefonu karjeru ir gājuši, es gribētu teikt, nedaudz pret straumi, un arī šajā 13T Pro to var manīt dažādās lietās. Īpaši tas ir izteikts komponentēs, kuras ir izvēlētas šim modelim. Tās arī palielam nosaka to, ka šis ir gandrīz flagmanis attiecībā pret 13 Pro. Konkrētais modelis ir ar MediaTek Dimensity 9200 Plus procesoru, Mali Immortalis grafikas čipu, tam ir lielisks Crystal Rez AMOLED displejs ar ekrāna atsvaiz līdz 144 Hz, pieejams līdz pat 1 terabaitam atmiņā un 16 GB operatīvo. Apskata modelis gan ir ar 12 GB operatīvo un 256 ietilpību. Tā galvenais putniņš ir laika 50 megapikseli asfēriskā lēca, 50 megapikseli telefoto, kā arī 20 megapikseli pašiņtaisis. Baterija ir it kā milzīgi 5000 mAh ietilpības, bet bez bezvadu uzlādes. Toties ir 120 vatu Hypercharge, kas teorētiski uzlādē telefonu no 0 līdz 100 nepilnās 20 minūtēs, kas ir kaut kas, kas jau bija novērojams Xiaomi 11T modeļu sērijā. Tātad, nav bezvadu uzlāde, kas man sākumā šķita ļoti dīvaina izvēle telefonam premium cenu segmentā. Bet tā pasēžot, padomājot, patestējot, paskatoties, ja tu vari uzlādēt šo telefonu pilnu apmēram 15 minūtēs vai ļoti pilnu, tad principā bezvadu uzlāde nav vajadzīga un tāpat būtu nesamērīgi lēnāka. Plus, ka vats arī spēj nodrošināt šādu ātrumu un vēl ir ar USB-A galu, kas nozīmē, ka lielākas iespējas kaut kur citur iet un štepslēt iekšā un lādēt. Estētiski šis ir ļoti klasisks telefons. Melnā gan nebūtu mana izvēle dēļ pirkstu nospiedumiem, kuri uzklājas momentā, bet zaļganā un zilganā, jā, pie tam tie materiāli esot no mākslīgās ādas. Noteikti būtu patīkamāk uz tausti nekā vienkārši parasts gluds. Bet kopumā telefons ir ļoti eleganti uzbūvēts. Tiešām var teikt, ka glauns. Tiesa, priekšā ir Gorilla Glass 5, nevis Victus vai Victus 2, un tā neizmantošana jūtās. Līdztoties nāk mīkstās plasmasas vāciņš kopā ar barokli un lādēšanas vadu. Tas jau ir vairāk nekā konkurentiem. Izejot ātri cauri šī telefona veiktspējas testiem, nākas secināt, ka Xiaomi vēl joprojām ir nedaudz tādi žuļiki. Viena lietotne ir bloķēta, kas ir 3D marka, bet par laimi pārējās gāja un varēja kaut kādus datus iegūt. Un tie bija interesants atskaites punkts šim MediaTek procesoram. Īpaši paturot prātā, ka šis telefons principā konkurē tieši cenā un jaudā ar Zenfone 10. Un tu zini, reāli bija ar konkurenci. Jaudās un ikdienas lietu darīšanās ar ieslēgto veiktspējas režīmu visur tika līdzi. Jā, nedaudz atpalika no tādiem dužiem kā Samsung S23 Ultra un arī ievērojami no iPhone 14 Pro, bet kopumā īsti pat neiesvīdi darot to, ko parasti testos liek darīt. Vilšanos nedaudz sagādāja baterija, ieslēgtā jaudas režīmā 14 stundas 24 minūtes.
Nav daudz. Parastajā režīmā arī nebija nekāds kosmos, tikai stundiņa klāt, jeb 12 stundas 29 minūtes. Kopumā jaudā un uzbūves kvalitātē viss izskatās ļoti labi. Stikls varēja būt izturīgāks un bezvadu uzlāde arī būtu noderējusi, īpaši telefonā par aptuveni 900 eiro. Interesanti flagmaņu kontekstā bija tā kārtīgi iepazīties ar Xiaomi MIUI, kas ir paša ražotāja Android operētāja sistēmas apvalks. Šī tradicionāli ir vieta, kur apskatnieki ir vienisprāt, ka tā ir vājā Xiaomi flagmaņu vieta. Pie lētākiem telefoniem pilnīgi normāli, ka ir ražotāja paša lietotnes un tās ir daudz, bet pie flagmaņiem no šim punktam jāpieiet ir īpaši skrupulozi un ar īpašu kritiku. Man arī īsti pie sirds neiet Xiaomi izpildījums, gan dizainiski ikonas, gan tas, cik daudz un bieži parādās paša Xiaomi lietotnes. Jā, ir liela daļa paša Google lietotņu, bet ir liela daļa, kuras nav. Ļoti liela neizpratni man radīja, piemēram, spēļu mape, kurai vajadzēja pēc idejas darīt līdzīgi kā ir Samsung Game Centeram, savāc visu spēļu ikonas un paslēp, lai no Game Center vari tām piekļūt. Xiaomi savukārt caur to piedāvā lejupielādēt papildus spēles, bet ne esošās saorganizēt, un tam izrādās ir pilnīgi cita lietotne – Game Turbo, kura to dara. Tātad sanāk, ka ir divas spēļu organizēšanas un pārvaldības lietotnes. Tad vēl ir video meklēšana paziņojumu logā, kas izstās diezgan interesanti te apakšā. Nu, un tādas visādas neierastas un interesantas versijas populārām lietotnēm vai populārajām pieredzes lietām telefonos. Noteikti ne slikti, bet ļoti savādāk. Un dažādas personalizēšanas iespējas arī šķiet nedaudz mazāk nekā konkurentiem. Piemēram, paņems pašu vienkāršāko laiks un laikapstākļi. Vispār neko nevar samazināt un nav tādi īsti varianti, ko ar to iesākt. Ok, ir viena lieta, kura ir šajā telefonā, ap kuru tika centrēta visa tā prezentācija un reklāmas materiāli. Meistardarbs acu priekšā. Tāds būtu burtiskais tulkojums un man ir jāsaka, kā ir. Šī telefona kameras, pēc tā, ko es redzēju testu laikā, ir ļoti grūti nenodēvēt tās par labākajām. Arī ievadu video es filmēju ar šo telefonu. Ja nepamanīju, var īstenībā droši doties atpakaļ un noskatīties vēlreiz. Bet, protams, ka sāks ar ierastajiem kameru testiem, un tad jau vēl nedaudz papildus parunās par kamerām. Nu, un tagad pārbauda Leices kamerai. Leices kamera izskatās, ka visu savāc. Dynamic range ir ārkārtīgi labs šai selfie kamerai. Protams, arī telefona displejs šajā te neiedzīgajā saulē ir ārkārtīgi spožs, gaišs un tā pieredze ir ārkārtīgi laba. Esmu ļoti pārsteigts priekš pirmā tāda nopietnā, dārgā Xiaomi telefona. Stabilizācija ir redzēta telefoniem labāk selfie kamerām nekā šajā izpildījumā, bet kopumā awesome. Un tagad galvenā kamera, kā viņa savāc vai nesavāc sauli, savāc normāli stabilizācija līmenī. Šobrīd tiek filmēts ar 4K 60 kadriem sekundēm, kas ir interesants šim telefonam. Tad tikai Pro režīmā tu vari filmēt ar kaut ko citu kā 4K 30, 4K 60 vai pat 8K 24 kadri sekundē, kas ir īstenībā interesanti, bet Pro režīmā arī stabilizācija ir ļoti laba, vispār nevar sūdzēties, tā ka diezgan impresīvi un ir arī pilnīgi dinamiskais zooms vai zoomošanas iespēja, kur ir diezgan smūs un wow! Piezūmos līdz galam, arī notur stabilizāciju. Tas ir iespaidīgi. Jo kāpēc? Pilnīgi ne pēc video ieraksta timeline, bet arī 8K pafilmēs. Tīri, lai var redzēt, kas un kāds ir 8K krops. Ne, bet zooms līdz 6x. Labs stabilizācija, protams, var redzēt, ka nedaudz kadru mēģina labot, bet tā jau iespaidīgi. Un tad pilnai caurspīdībai 4K 30 kadri sekundē, parastajā automātiskajā režīmā, kur tev vairs nav nekādu baigo iespēju neko mainīt iestatījumos, kā tu ko filmē. Lens glēriņš ir jau, protams, bišķiņ, bet dynamic range. Wow! Displejā vismaz rādās ļoti labs lūk uz koka, uz debesīm. Ir līmenī. Un zooms maksimāli piezūmojot atkal līdz te jau 10-kārtīgam palielinājumam. Redzēt pēc tām strīpām asāk mainoties, ka stabilizācija strādā, bet kopumā ir daudz labāk nekā, piemēram, Samsung Galaxy Flipam. Bet, šis arī nav gluži izmantojams video.
Ir vairākas lietas, kuras Laika ir ielikusi iekšā, kuras visas kopā būtu stabili individuāli video vērtas. Pirmkārt, asfēriskās lēcas, kas samazina bildes kropļošanu, kā to dara, piemēram, tradicionālākas sfēriskās, kas sniedz precīzākas un asākas bildes. Papildus tās arī samazina trokšņu līmeni, jeb graudu bildēs. Tas arī atbalsta lielāku sensoru potenciālu ielikšanu iekšā aiz šī asfēriskā lēcas stikla, un varētu domāt, ka tur ir iekšā kaut kādi pārdabiskie optiskie zūmi, kaut patiesībā optiskais ir tikai 2 reizes un līdz pat 20 reižu digitālais, kurš izskatās ievērojami labāk, kā šogad esmu testējis citos telefonos. Ir nedaudz dīvains lēciens starp 50 mm platumu un lēciens pēc tam pāri gan krāsās, gan kadra stabilitāte izstāstā bišķiņ dženki, tāpēc visdrīzākais, ka filmēšanas laikā šādu te zūmu velkot, nekās tur baigi profesionālais veikums beigās nesanāks. Mani nedaudz izsit no ritma tas, ka dažas lietas ir pieejamas kamerās tikai pro režīmā, nevis parastajā, kas bija moments, kur man vajadzēja zināmu laiku, lai vispār saprastu un pārfokusētos, ka tā tas ir jādara. Un minētais 8K režīms vai 4K 60 kadri, bet nevienā brīdī nebija tā, ka kaut kas pietrūka no kameras spējām. Jā, tur nebija arī kaut kāds super mega slow-mo, bet visā citādi iegāja pro režīmā un visu var sākt kalibrēt. Nobeigumā vēl gribu izcelt arī telefona lielisko ekrānu. Jā, Crystal Rez neko neizsaka. Tikai tāds, es teiktu, mārketinga nosaukums, bet 144 Hz adaptīvā atsvaidze un būsi PUBG pavēlnieks. Vai arī video skatīšanās? Yes, sir! 2000 nitu spilgtums ir vienreizēji gaišs īpaši ekstremālos apstākļos. Un tam ir arī Pro HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, tīri 2 stereo skaļruņi. Jā, var teikt, ka esmu patiesi impressed par šo tālruni. Kopumā nedaudz arī patīrot to no dažām liekām lietām, tas beigās sāk izskatīties pēc tāda tīri lietojama vai lietojamāka Android telefona un ar vienkārši lieliskām kamerām un ļoti labiem dzelžiem. Rēķi, kurš konkurents piedāvā tik daudz visa kā iekšā un cenā zem 1000 eiro. Jā, protams, ka ir pozīcijas, kurās Xiaomi 13 Pro ir labāks par šo, piemēram, veiktspējā un procesorā. Bet šī telefona papildus jaudas režīma ieslēgšana principā pilnībā izslēdz pat nelielās aizturas, pat ja ekrāns ir pārpildīts ar visu kaut ko. Kopumā telefons ir līdzīgā cenā ar to, ko plāno izlaist Google ar savu Pixel 8 Pro. Tā izteiktā vājā vieta ir Android ar visām papildus lietām, kuras ir liekas un rietumtirgu retais lietos, plus viennozīmīgi ir kameras, kā arī nenormāli ātrā uzlāde. Arī nosacīt pie mīnusiem skaitu to, ka tā stikls priekšā ir švakāks kā pat citu ražotāju budžeta segmenta tālruņi, kā piemēram šis te Sony Xperia 10.5, kuram ir priekšā Gorilla Glass Victus. Starp citu noteikti arī abonēja kanālu, lai būtu pirmais, kurš noskatās šī telefona apskatu. Jā, tā ka kopumā šis Xiaomi 13T Pro ir ļoti unikāls telefons. Liels akcents ir likts uz kamerām, uz uzlādes ātrumu, veiktspēju atstājot kaut kur tur 2. plānā, uzbūves kvalitāti 3. plānā un MIUI pa lielam, kaut kur tur apakšā bez pārmaiņām. Kopumā redzu, ka šī telefona tīkotājs varētu būt vispirms fotogrāfs un tikai pēc tam parasts ierindas lietotājs. Jo nenoliedzami bija gan forši visu, ko pēc kārtas fočēt, filmēt, skatīties video un spēlēt spēlītes. Tā kā, jā, tāds apskats un ieskats īsumā par šo Xiaomi 13T Pro. Noteikti nospied laiku zem šī video, abonē kanālu, ja tu to vēl neesi izdarījis un palīdz līdz gada beigām sasniegt maģisko 5000 sekotāju robežu, un visā citādi tu jau zini. Es un tu tiekamies jau kādā no nākamajiem video. Atā!